Maijs oktobris katoļiem ir divmotes gūdinošanas mieneši, kod ticēgī pulcījās baznīcos iz eipašiem divkolpojumiem skaita rūžu krūni. Itū tradiciju ap 1750. godu Romā īvīsuši jezuīti. Totei aizgojusi toļoku visos katoļu zemēs. Tomēr pulciešanos i dzīdošana pi ceļmulu i kopu kristim ir raksturīga vairāk Latgolā. Tān itei unikālo tradicija, kas sasasauc ar latvīšu folklora raksturīgu pavasara rūtošanu, ir ietverta Latvijas kultūras kanonā kā būtiska namateriālo kultūras montojuma sastāvdaļa. Dēļ tam raidījumā gastēsim Rībeņu i Bolvu apleicīnī, lai porsalīcinotu par to, ka vairāk kā 200 godu senejo tradicija tomēr ir dzeiva, un tā ir arī turpinotoji. Jauni cilvēki, kas Breidobas divkalpojumos pi krysta labprot dzīt kopā ar mamu i babu. Es atceros, mums arī dzimtē sāģā arī nebija krista, jo baznīca bija natoļa, bet sīva secēja, ka bīži tāpat, ja, jaunas mētiņas būdamas, jo saskrā kūpā, to kā kuris iz kaut kādu uzkalniņa, ja, un tad dzīdaušu. Tamā skaitā arī divi dzīsmas. Un vecī ļauts vispār ļoti daudz dzīdaušu. Dzīdaušu ne tikai mājā, ne tikai vakarā pie krista, arī mojos, arī darot kaut kādas saimniecības darbus, arī virtuvī vakariņas pīmām gatavojot, ja, stundu dzīsmas, vēl dimotis gūdam. Tā dzīdaušana bija ļoti izplatēta. Mums pat laikam to grūts īsadumot. Jo mūsdienos ir televīzija, rādio, mūzikas atskaņoto un tā turāk, ja. Bet kodreiz cilvēki ir dzīdauši patīšām. Katoļu prīsteris Aigars Bernāns kolpoja Rībeņu novada pīneņu draudzī, kur iz ikdīnis misi atnok nedaudzi, bet svādiņos ir pilna baznīca. Maja mēnesī pīneņu apleicīnis ļauts regulāri pulcījās arī iz Breidobas divkolpojumiem pi ceļmalu kristim vairokos sāģos, kur vēl kaids dzeivoja kristu apkūp. Tī krista vairāk ir šeit smaltaru pusī, jo pīneņos par mūsu draudzes baznīca to tur nav tādas tradīcijas. Ja? Visi nok uz baznīca māja divkolpojumos. No, ir Anspoku pusī, sāģā kristi vairāki, un vairāk šeit pa smaltaru pusī, ja? Pa lielu sorīšu, sāģa te gribūsti, ja? un apkortējos sāģas. Un tad mēs arī šeit ar orīšu puses ļaudumu vairāk arī te pulcēmīs. Gribūstu sātā Kryumeņu mojas dorzā pi krista izdzīdošanu i lyukšanos maja vakarūs jau 3. godu pulcījās vairāk kā 10 sīvas i jaunas meitiņas. Dzīdotoji stosta, ka parasti sanok vēl vairāk jaunīšu i arī vēri, tomēr vālo pavasara dēļ vērim josteit siejas darbi, a jaunīšiem tivojas izlaiduma laiks. Mēs nevienu nevaram pīspīst, ja, un ir jaunieši, kas labprot nok, ja, kam te līda pateik, interesē, un kas labprot uz jebkuru iniciatīvu atsasauc, ja, un no kuram arī natraucē, sacēsim, arī vecāku cilvēku klātbūtne, ja, kas jūtās ārti, un jā, ir tādi mums. Tu sen jau dzīdi kopā ar itom sīvam pi kristim? Jā, jau pagājuši gadu dzīdevu. Jā, es pagājuši gadu arī, jā. Dēļ kam tu dzīdi? Nu, priekš sevis, priekš Dīva taža. Vairāk vai mazāk tie ir vīni tī paši cilvēki, ja, kodreiz pīsapulcē varbūt no kaimiņu sādzam, ja, un tā drusku tas pasamainos, bet mēs esam tas pulciņš, kas regulāri teikamies, ja, pie krista, tāpat arī baznīcos divkolpojumu. Gribūstu sāģa ir smelteru orīšūs, kur kota dzeivojuši 18 saimis, a ņiu palikuši apdzeivotas viņ 4 mojas, i no tom tikai vienā mojā dzeivoja gimiņa porejūs vientuļi pensionari. Kryumeņu moja saimiņeica Anna Emīlēja arī jau dzeivoja vīnā ar kačiju suni. Jos vērs Jons ir bejs ticeigs, i liels dzīdotojs. Siermo kundze stosta, ka mojas dorzā agrok krists nav bejs. Cik sens ir tas krists? Cik sen jis te stov jau? Nazumuši jau ir goduši kā 20.
Tā es domāju, ka es tur bija ceļa mulā, kā drenas goja, tā tur jau bija, tur kaimiņš bija aiznesis tik jau naitu krusti, tā mēs iztaisīja Joens, mums vējus iztaisīja jaunu. Puši iztaisījām, tam vīteņā kūceņiec, kādi lieli sauguši jau. Cedra moģieņus statījām. Nu, kā bez Krista dzīvoš, es bērna, ko es visu laiku gojam, šaku ģeņēta, ka bija visas jaunas 4 mosenis, visas gojam da Krista to dzīvot. Nu, kā bez Krista dzīvoš, kā bija dajaukts, tā es soka zvanīšu, ka iztais savā sātā, dorzā. Svētā Dieva dziedētoja mūsu lūgšanas lūdzamas, modē mūsu vajadzībos, brīnās nelaimes, visur mūs izglāb, slavīgi kungs, svētīgo jaunumu, mūsu vainīca, mūsu lidotoja, mūsu aizbildātoja. Maija divkolpojumus ļauts sauca par dzīdošanu pie Krista i noturēja pēc pošu īrūsmis, bez gareicnīku klotbūtnis i vadeibas. Divkolpojumu vadētoji bija no pošu vida. Visvairāk tos bija godūs vecokas sīvas, kas labi porzinoja rituāla uzbūvi, prota meldējis i zinoja ik nokumu uzsokt pīmārotā augstumā. Orīšos Maija dzīdojumos parasti pīsadala arī prīsters, bet vadēšanu uzticēta Broņislavas kundzei. Par ko lūdzaties? Nu, kurs, kā nodūmoja kurs. Katrs pa savam nodūmām. Jūs par ko lūdzaties? Nu, es vispār mūsu bārņiem, lai jau bīžok, kur jau da dzīveņam vairāk tici. Nu, tā, i pošu par sevi, par veselību. Sīvas šaļtim padzīt, paskaita rūžu krūnī, pasarunoja par dzēvi. Porsprīž laika ir ražas prognozes, kā arī runoja par biernības atmiņom. Pie mūsu sātas bija Krists. I visi goja tur, i tās goja motecīši, i tava mosa tāds, un ka bija mosa, ja jaunom dīnom nudzīvo visu mūžu, i Dieva min atkulpo. I tā, no to laikā mēs jau no bērna gojas gojam. Visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības dēļ. Kūkuānā sīvam labi dzīdot, i dzīdošanu reizēm pavada putnu pavasara dzīsmis. Daudzam sīvam jau pori 80, dēļ tam nedaudz jot vēl kalpa. Prīsters sagatavojas jom nūsadarbošanos. Vai šogad nāsam vēl vilkuši značkas? Vīna no obligātajom divkolpojuma sastāvdaļom ir značku vilkšana. Vārds značka ir pūļu cilmis. Značka ir taisna stīra zīmeite, kas noroda aizdevumu, ko noteiktā laika ītvarā ir jāizpilda. Piemēram, par visu mēnesi sorgojīs malošanas, un ja gadēsīs samalot, tad tūlīt atskait vienu raizi tāvs mūsu. Sīvis pēc kortas valk značkas. Kas Maritai? Par Marišajiem Jumprovas Marijas Kolpim nuskaitīt rūžu. Nuskait 7 reizes tās mēs izsveicināt par Jumprovas Marijas Kolpim. Nu, mēs smagu darbu darēdams, saki Dievam par gūdu. Man vieglis tik Kristā gulādam atskait pitus poturus. Es ir gultā gulādam ar jūs nuskaitīt, kamēr aizmigs, tik varu nuskaitīt. Smagu darbu darēdams, saki Dievam par gūdu. Kā es jau čīšlaus. Smagu darbu darēdams. 7 poturi katru dienu nuskaita. Tas ir tās mēs sveicināt. Grūts uzdevums? Nav grūts, vieglis tēri. Es katru dienu rošanu skaita, eita par numurišanu atvēl, vai par mūsu bārņiem atvēlē. Koč par kukurūtājt, lai labāk veicās es reizesiem. Par Murušajiem Jumprovas Marijas Kolpim nuskaiti rūžu krūņi. Kurš grib mainīties? Maija divkolpojumu centrālais elements ir dzīsmis Jaunavai Marijai. Jimos stosteits par pestētoja motis dzeivi, cīšanam i nūpalnim cilvēcis pestēšanā. I tos dzīsmis teik dzīdotas arī daudzos citos gadīņos, tomēr galveno izpildēšanas reize ir Maija divkolpojumi. Dzīsmu meldējis dzīdotoji zina no galvas, jos teik pormontotas mutiski tāpat kā tautas dzīsmu meldējis. Teksti ir dūti lūgšanu gromatos, ko izmantoja dzīdošanas laikā. Dzīsmu izvēli seceibu katrā gadīnī nosaka klotesūšo dzīdotoju pieredzi vietējos tradīcijas. Parasti dzīd divbalsīgi, bet smeltera pusī otro balsu valk vien prīsters.
Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes mūsu ikdienešu maizi dod šodien un atlaid mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļaunām. Ir arī tādi kristi, par kuriem mēs zinām, par kur esam, bet pirmām tur, sacēsim, saimnieki nesaviedēs, lai mēs tur noktu un lai kaut kādas aktivitātes reikotu. Tad līdz ar to, tie kristi tā arī palīk. Ja? Ir daži kristi, par kuriem zinām, ka ir arī jau sabrukšanas stadijā, un arī, un ko mēs tur nevaram izdarīt. Ja? Tumā skaitā arī vai atjaunot vai uzpiltā, sakot to vītu. Gribūs tu sāģis otrā molā stovkaits senējs Krists, ko nasko taisies natolos mojas saiminīgs. Te sīvas dzīd pirmo reizi dēļ to, ka cilvēks, kas dzeivoja natoļ, šaidu dzīdošanu nāatbolsta. Šoreiz orīšu ļauci prīsters sanokuši, lai Kristu nosvietētu i pasaliuktos. Rubeņu burbulai ir jau 80 godu, i jai zina stostēt, ka 100-gadēju litaunīku Kristu savulaik taisējis vītējīs Jezups. Viņš bija cīši ticīgs, bija daudziem bērniem kristāvs. Mēs broļiem mācām, kādiem 4 bija kristāvs. Kā dzīvo daudz tūs saimnieku, 17 bija gribējusus. Jēzus daži bija katrā sātā pa vienam, pa 2 kristējus. Viss pie karūga goja, viņš bija cīši tāds sapratīgs, auda pat dečs, cik skaists dečs auda ir dvīļš, pacauda, nav vajadzējām sīvītis. Pīnaņu apleicīnī visi kristi vēl nav apsakoti. Tomēr draudzis prīsters raudzējās atrast laiku, lai senos svātvītes atjaunotu, ietsauktu pie jiem dzīdojumus kā agrok. Savukārt bijušajā Bolva rajonā ir vairāk kā 100 kristu. Izmāja dievkalpojumiem ļauds pulcējās pie vairāk kā 3/3 no jīm. Iz dzīdojumiem pie Krista kubulu sīvas sanok sasapucējuši kā pavasara pučis. Vecākajai no jom jau 86. mūža gods, bet vēl ar vien jai brauc ar ritiņi. Maja dzīdojumi kubulūs atsasociās pirms 7 gadiem, kad pogosta centrā pretim kultūras nomam izcēla Kristu. Dzīdam mēs te jau, jāsaka, ko kruspicu atklājam, jau iepriekš mēs te saļmus visas kopīgi jau dzīdam, ejam. Mierēmi visu. Mojos, ka novembrē laiks jau idam pat dzīdoti. Bet saļmus tūs. Un tādi nesam porcalušies, ka šitie kluba novembra mēnesī mēs dzīdam saļmus. Maijā mēnesī mēs idam te pie kruspicas dzīdot. Šeit pie krusta mēs dzīdam maija mēnesī, skaitam rūžu krūnē, dzīdam dzīsmas, Marijas gūdam un visas, kuras prūtam no gromatas. A vēl mūsim ir tāda bīza klade, vēl visodu dzīsmu salasiets, vēl bez gromatas. I mūsim moca, skolotāja mūsim ir, kas mūsu ansamblīti moca. Dzīdojumu vadētoja ir Marija Bukša, kura dzīd jau no bērnības. Ar moti kūpā dzīdām bāznicu staigām tūlaik, kas sokos jau pie Krista dzīdošanas, staigo pie Krista, staigo. Krists mūsim diezgan patuļi bija, vairāku skopiem gojam, toreiz maijā mēnesī. Iz dievkalpojumi pie Krista kubulūs parasti saīt ap 12 dzīdotoju. No sākumā mums bija daudzi, bet citas jau ir aizguvuši pie 2. Citas atkal slēmoja, jau vecumiņas klot, un citom atkal patoļi. Ot to es sazamazināju mūsu pulciņas. Jaunī pie mūsim nait. Nezinu, vai beistos, ka vecums napīlaptu no mūsu. Ka mēs prasam, lai ītu dzīdotu. Mēs būsim to ko jūs tagad tešati mēs īsim dzīdotu. Ot tāda mūsim atbildē. Jaunūs jau te daudz būtu, ko aicinot mūsim, bet ka naiet neviens. Sanokušos sīvas atzīst, ka maija dzīdojumos var atvīglot dvieseļi atsaslēgtīs no ikdienas darbiem ir rūpiem. Tāds, ko
gandarējums sirdei, tāds, ko atvieglojums, tāds atsasliekšanos no ikdienas. Atīs ite kūpā saima, i pārunot mēs varam, bebreitiņam, i pazalūktīs varam. Tāds, ko gandarējums mums ir. Par ko visvairāk lūdzaties? Lūdzamies par sevi, par saviem bērniem, i mazbērni, i par mūsu mazbērnini jau. I par visu tautu, par Latvijas tautu lūdzamies. Lai būtu mīrs, saticībā, lai mūsu priekšniekiem, tiem deputātiem labākas galvas būtu, labāk varētu tos lēmumus izlemt. Mēs esam pieraduši, un man liekas, ka Dievs mūsu stiprināja vosim, lai vosim, mēs lūdzamies par vosim, par savu ģimenēm, un arī par porējiem mēs lūdzamies, lai Dievs mūsu stiprināja, lai karana būtu, lai mīrs būtu, un saticība būtu visi. Ceļā mūte, tu mums esi klāt, cerību un mīru, mūsu sirdīm sniegs, dvēsele lai glābta, Dievu mūžam redz. Puļciešanos iz vokora lyugšanu pi ceļmalu kristim vienmēr ir ļovuši izjust kūpējības i vīnoteibas noskaņu starp sāģu cilvēkiem, snieguši mīrinojumu gryutos breižos i stiprinojuši ticeibā, citāž jos nebūtu varieši pastovēt. Lai arī Krists uzstodēts pi kultūras nomacīnu pret kubulu svātvītu, izjūt arī jaunieši. Pagājušā gada drusku bija, bet tas spīdūdams ir. Te mums kas tik te stāv. Tur bija tādas gromatiņas, kas tur vēl bija, mums tādi lītamieta līkši jau, ka gadējinie līdz, tas pazuda mums. To paldies Dievam. Nāc. Diemžēl itē dvieseliski skaisto tradicija mūsu dīnos var aiziet nabūtībā, un tradicijas klūpšana i toļok nūdūšana ir mūsu pošu rūkos. Aglūnā maja mēnesī jau tradicionāli notiek jaunūs vokālistu koncerts Dzīžu Dīvmotei, kur pīsadola bārni ne tikai no Latgolas, bet arī no daudzom Latvijas vītom. Koncertim vispīmārotākajā vītā Aglūnas bazilikas boltajā zalā jaunī vokālisti skateitojim, klauseitojam i žūrejai dzīd vīnu obligātū dzīsmi, bet latgalīšu tautas dzīsmi jīm jomeklēj pošim. Izcilo kūrdirigente i pedagogi Terēza Broka atzeist, ka ikvīna mozo baļsteņa ir skaneiga. Varbūt tur kāds vordiņš ir, tur kaut kur latgalīšiem ir tur tas otī, visi tādi izrunas nedaudz. Bet tas taču tāpat, kā mēs runājam krievu valodā kaut kur, un tomēr kaut kādā mums ir tā izrunas, tādas varbūt trūkumi, tā kā tas netraucē. Jaunu vokālistu konkurss pirms daudziem gadiem noticis Valkā. Doma par pasaukumu organizēšanu Aglūnā radusies pēc tam, kad kūra školas soliste ieguvusi goldalgu. Itūgot konkurss notiek jau 10. reizi. Katru gadu jāsaka, dalībnieku paliek vairāk, mēs par to priecājamies, arī dzīti ir labāk, skaistāk. Dažus gadus ir sāku, ka gaidījām pirmo konkursu, domājam, kas būs, kādu 30 varbūt bija. A šogad 66 dalībnieki bija. Visi teikuši. Prieks!
Tieši garīgās vērtības iepazīt, jo bērni daudzi atbrauc vispār pirmo reizi uz Aglonu. Viņi pirmo reizi redz šo baziliku, tad mēs arī runājam par Dievmāti, par nozīmi, kā tas ir Latgalei. Un, protams, arī dziedāt latgaliešu tautas dziesmas, ja, to viņi atkal iepazīst kaut ko citu, ja, arī izrunu, ko jāmācās. Un tā kā es domāju, ka bērniem un viņiem ļoti gribās šeit braukt, jo tas tomēr ir pavisam cits novads, tā brauc gandrīz kā uz ārzemēm. Konkursa dalībnieces Lijāna Ivitnie Dievmotes dzīsmes dzīdot atbraukuši no Lielvārdis. Uztraukums man ir vienmēr, bet manuprāt, man labi sanāca diezgan. Bet vienmēr jau var labāk. Un kā pārējās meitenes, kas dziedāja šodien? Labi sanāca arī. Tad sīva konkurence šodien ir? Šodien jā. Pirms šī konkursa, kad es gaidīju, tad bija tādas dīvainas sajūtas. Man šķita, ka nebūs kaut kas labi. Visu laiku šķita, ka aizskatīs balsiet, bet, kad es uzgāju uz skatuves, es tā atbrīvojos un vienkārši dziedāju. Gribējos tiem bērniem novēlēt, ka, lai nepaliek šitis mūsu šodienas uzastošanos, kā tikai viens pasaukums. Un pēc tam viņi aizbrauc uz savu skolu, saviem klases biedriem pasalīlēs, ka ir dabūjuši 1., 2. vai 3. vietu, un ne to aizmirst. Lai viņi neaizmirst, lai viņi katru dienu, tāpat kā savai mamiņai, ejot savā gulteņā vakarā, pasaka, ar labu nakti, mamiņ, es tevi ļoti, ļoti mīlu. Tāpat, lai pasaka Dievmotei, mīlo Dievmotiņu, ar labu nakti, paliec man reidīni, sagaidīt, varbūt paliec kādu matemātiku, sagatavot, un mamiņa palīdzēs, tik jau nedrīkst aizmirst. Jaunu vokālistu konkurss dzīdu Dievmotei jau portaps par tradīciju un bīž cerību, ka maja dzīdojumiem būs turpinotoji ne tikai Latgolā. Varbūt, ka tie bērni, kas tagad ir šeit dzīd, un arī viņi arī īmīļo šos dzīsmes. Protams, šeit ir tādas smārāk modernākas dzīsmes, jau ir tādas mūsdīnīgākas. Pie kristiem, kāpēc nā, var dzīdot arī tādas, arī mūsdīnīgākas dzīsmes Dievmotes gūdam. Tī bērni, kas brauc dzīdot, arī var redzēt, ko viņi mainos. Jo mums ir tāda konkursa, es domāju, faktiski Latvijā tas ir vienīgais konkurss, kur ir obligāti jādzīt Dievmotes dzīsma, un tie poša vīta, ka tu aiz muguras Dievmotes svātbilde. Arī tos bērnus pormainot, godu goram skatoties, teiksim, daudzus bērnus tur, teiksim, no vidzemes, no kurzemes puses, no kurzemes 5 gadus nav, teiksim, ko šī bērni mainos. Teiksim, tādā tieši garīgā ziņā viņiem veidojas tāda saprašana. Jocer, ka jaunieši, kas konkursā dzīd Dievmotei, turpinos senu katoļu tradīciju, bet dzīdojumi pie kristim sazaglobosīs arī nokūtnī. Folkloras pietnīki atzīst, ka maja dzīdojumi ir svarīga Latgolas kultūras sastāvdaļa, ko ir vērts pieteikt. Maja dziedājumi ir tā kā kultūra kanona vērtības tika izlemtas, kas tad būs kultūras kanonā Latvijas. Tad maija dziedājumi tur līdzās rupmaizei, līdzās dziesmu svētkiem tika atzīti kā viens no latviešu tautai svarīgām vērtībām. Un šis finansējums, kas kultūra kapitālām pateicoties ir nonācis vai esmu ieguvis savam pētījumam, viņš tiks izmantots tādu galvenokārt lauku pētījumiem Latgalē. Tas ir intervijām, ierakstiem, audiovizuālai dokumentācijai, gan tagad maijā pie krustiem, gan arī vēlāk sarunās par maija dziedājumiem, par citām dziesmām, tātad
katoļu tautas tradīciju, kas joprojām ir Latgalē dzīva. Jau gandrīz 200 gadus klusūs maja vakarūs Latgolas ceļa molu kristi porsavierš par mozam baznīcam, kur cilvēki īt lyugtīs. Padūmu laikūs tradīceju mēģināja izskaust, tomēr attolokūs apdzīvoto vītu styvrūs tradīceja turpinoja pastāvēt, i daudz vīt jei vēl dzeivoja. Maja dzīdojumu tradīcijas saglabošanos apdraud vecākos paudzes aizīšana mūžībā. Tikai vītom ir kāds dzīdotoju puļceņš, kas līdz divmotes svietēbī gorēgu stiprinojumu. Es domāju, patiešām, jā, te ir tāda brīnīgas tradīcija, kuru vajadzētu saglabot, jo mūsdīnos arī ir tā, ka laukos cilvēku paliek arvien mazāk, un mūsdīnu tāda tendence, ka cilvēki kaut kā nūsarūbežo, ja? un īsaslāc vairāk sevi un viss, un pulciešanos, piemēram, divkolpojumi, te ir arī tāda savu veidu, komunicēšana starp sāģis cilvēkiem. Piemēram, pavasarī, kad visi ir tik ļoti aizimti ar siejas darbiem, ja? Te ir to reizi, kad atkal prieks visam sasēdēt kopā, gan pasalūgt, slavēt Dievu, gan arī porinot dažādas sadzēviskas lītas. Un tas ir ļoti tāds vienojošs faktors. Es domāju, ka tā ir tāda brīnīga tradīcija, kuru vajadzētu saglabot, jo paliec mums tādu nostiprinot vienotības un arī, zinām, arī nacionālas identitātes tādu goru. Mūsu Latgolas ceļmola kristi ir arī mūsu dvieseļu spīgeļi, un, kā apgalvoja rakstnieks i kultūrviesturis pietnīgs Leonards Latkovskis, komēr pastāvēs krists latgaļu tradicijos un tauta būs uzticīga savai pagotnei un gora vierteibam, tikmēr pastāvēs tauta.